Džeks iet veikalā un prasa ledus tēju. Pārdevējs nostājās un dara šidā. Džeks nesaprot un prasa vēlreiz. Ledus tēju. Pārdevējs tikai. Kas tas ir? Roberts Štamahers un pārtikas veikals Turcijā. Roberts nu jau otro gadu spēlē Turcijā, bet vispār ārzemju klubos jau ceturto. Nobriedušāks, pārliecinātāks un ļoti pieklājīgs. Labdien! Roberts Štamahers, jā. Es gribētu pateikt tā, ka salīdzināti grūti no vienas puses tas gads it kā bija ar punktiem bagāts un bišķiņ savādāks. Atkal man loma komandā bija pilnīgi savādāk nekā man ir šeit. Tur man bija jādara gandrīz viss komandā, bet te man atkal vairāk jāvada saspēli un arī viņi grib, lai es arī gūstu punktus, protams. Tā kā jebkurš treneris, bet tā kā es spēlēju vairāk pa pirmo numuru un tādu, kas dod piespēles un arī vada to spēli vairāk vai mazāk. Grūti pateikt, kur labāk vai nesliktāk. Katrā gadījumā tur bija labi un tagad arī nav slikti. Tagad arī ir labi. Tā kā tāds pats dzīvoklis ir. Šeit ir istabas, tagad vienīgi mašīna noteikti ir labāka. Kā arī Daivu, Spēro vai kaut kas tāda aizdomīgi arī. Bet viss kārtībā ir. Tagad ir iekšā kondicionieris un automātiskā kārba. Daudz vieglāk apieties ar viņu nekā ar to, kas iepriekšējā gadā. Basketbols un vēlreiz basketbols. Bet ne 24 stundas dienā Robs staigā ar bumbu rokās. Katrā gadījumā visu laiku esmu gandrīz kopā, kad nav sieva, tad esmu ar savu draugu Goļeviču. Viņš tieši ienāca istabā iekās. Un mēs aizējām kaut kur paēst, bet tā reāli tas tikai sanāk pēc treniņa paēst, tad iet gulēt, un tad ir otrais treniņš. Pagājušo gadu es biju labākais galda tenisa spēlētājs Ulkar komandā. Atbrauca Robis, mēs uzspēlējām, viņš uzvarēja, un tagad viņš ir labākais. Pilnu brīdienu vajag reti sanāk. Un ļoti savādi ir tas, ka, piemēram, pirms spēles ir mums jāiet uz hotelu, piemēram, un tur jāpavada tā pēdējā diena, un tad nākušā dienā, piemēram, ir spēle, tad viss. Jā, tad viss tā pirmā diena. Pēdējā diena pirms spēles sanāk hotelī, jo viss tur masējās, tur, kam vajag kaut ko procedūras kaut kādas taisīt. Ēšana tāda vienkārši, lai es domāju, lai kaut kur nestaigātu, vienkārši domāt par spēli, mums ļoti daudz. Un arī savādi ir tas, ka mums, piemēram, ir kaut kādas stundas pavadam kopā ar kaut kādu psihoterapeitu. Visa komanda viņš stāsta par koncentrēšanos, par visādām tādām lietām. Tas tā interesanti it kā ir. Nezinu, ko tas dod, piemēram, uz maniem vai uz kādu citu spēlētāju, to tā grūti pateikt, jo tas tā reāli es to neizjūtu, bet iespējams, ka galvā tas varbūt kaut kas nosēžās. Ulker šobrīd ir Turcijas čempioni, un arī šogad komandas mērķi ir visaugstākie. Pat pirmssezonas turnīrā, kurā tika izcīnīts prezidenta kauss, cīņa esot bijusi ne pa jokam. Tas kauss, ko mēs vinējām pirmo, tas bija, viņi arī tur tas psihologs un tā tur, tāpēc, ka ļoti svarīgi bija vinēt to spēli, jo pa to tu dabūni kausu. Kad tu spēlē visu čempi, piemēram, tad tur ir cik tur spēles, 23 spēles, un tā tikai dabūni kausu. Un tad visu laiku gāja, tev ir tikai viena spēle, un tu dabūsi kausu. Un tas ļoti svarīgi bija mūsu prezidentam, jo viņš ir bišķiņ tādos naidos it kā ar to FS prezidentu. Un viņš ilgus gadus nebija dabūjis to kausu, un tagad dabūt to kausu, viņam bija tādas, atkal viņam savas spēles, un mēs dabūjām to kausu, tad viss bija baigi priecīgi, jā. Paši viņam tie žesti, tie visi, to, ko viņi tur mīl, šitie te man tā kaitināja. Es vienkārši nevarēju ar viņiem būt kopā, bet tagad jau pierod un jau pieliek pašam kaut kādas tādas lietas. Tā kā es jau tur visiem stāstu par savu pirmo, kad izgāju Izmirā, tur kaut kādā otrajā dienā ārā un gribēju nopirkt vienkārši augsto tēju veikalā. Iegāju veikalā un prasu viņam angliski, vai viņam ir augstā tēja, viņš stāv vienkārši šitā te un tā. Es stāvu un skatos un nevaru saprast, kas ir pa lietu. Es viņam prasu vēlreiz, viņš stāv un nemaz uz maniem neskatās tā. Es domāju, kas tas ir? Pēc tam sapratu vienkārši, ka tas vienkārši nav. Kā tu vari, piemēram, otrajā dienā saprast, ka tas nav? Viņš vienkārši uz maniem neskatās. Un tas bija tik tādas lietas kaitinājis. Tagad kā viņi var vispār šitā kaut ko izdomāt? Treniņi un spēles tikai dažas nedēļas Latvijā.
Tāds ir ārzemēs spēlējoša basketbolista liktenis. Pavisam atšķirīga un patīkama ne tikai sportiskajā ziņā bija šī vasara. Galvenais jau bija tā, ka šitā vasara bija baigi tāda forša un ilga priekš manīm mājās. Un tāpēc likās, ka tagad ir tā, forši tā. Vislabāk jau ir piekdienā. Liekas, piekdiena, sestdiena, tas ir svēta lieta, ka gribās kaut kur iziet ārā, kaut ko padarīt, kaut ko tādu. Te tu nemaz nezini. Šodien sestdiena. Latvijā es būtu jau sen ārā. Tā tikai tās dienas paiet, tur neatkarīgi vai tā ir sestdiena vai svētdiena, vienkārši visi pakārtot spēlēm un gandrīz tas ir neatkarīgi varbūt. Brīvdiena pirmajā dienā. Nē. Tas varbūt ir iegājies jau, kad vienkārši par to nedomā. Ko es tur nevaru katru dienu domāt, cik žēl, ka es neesmu mājās. Vienkārši jādara savs darbs ir un jātrenējās un jāspēlē.